Hei, esiet sveicināti manā kanālā Arturs Miškinis. Šits video, nezinu par ko būs, bet tagad esam drifta treniņā, vēl ziemas treniņā. Un piebraucu pie Modriksa ciemos, viņš te atvilca savus daudžus. Starp citu, viens tirgojās, viens ir viņa. Un, ja jums interesē līdzīgi auto, droši rakstat, zvanat, man palīdzēšu aptrast Amerikā. Meklējam pašu saimnieku. Skata veseli 3, tādu, Man zinu, ka šits, starp citu, ir filmējies Top Gearā oficiālais. Šits ir Hellcats, SRT, kāda bomba. Arī no Amerikas, man liekas, gadu atpakaļ pusotru atveda. Nezinu, kurš vēl ir Modriks, tas vai tas, viņi ir līdzīgi un viens tirgojās. Iesim uzjautāsim. Reklapats dēls Modriksa brauc. Nu, stāstī, kas tev te ir? Kas mums te ir? Mums te ir vesela čupa ar monstriem, kā viņus tur dēvē vēl. 3.6. Tātad, es teiktu tāds ielas auto, ikdienai braukāt, bērnus vadāt uz skolu. Tāds piezemēts. Tu viņu tirgo, kā es saprotu? Jā, pa lielam šitas iet uz tirgu. Cena baigi labā dvačuks tikai, tā kā gribētāji ir kāds droši. Tad, nākamais ir 6.2 SRT Hemi Hellcats. Tam ir 717 zirgi zem pārsaka. Iedos izbraukt kaut kā? Jā, obligāti. Nu, tūlīt brauksim, tūlīt tur iesim iekšā. Šitam tikai 300. Tā rēķina to atšķirību. Un tad ir, jā, tas pats, kas Mustangam faktu. Un te ir 5.7 Hemi versija. Tas ar tavējais vai tas jau? Nē, tas ir arī no Challenger kluba, jā, pa lielam. Bet vēl, protams, arī eksistē 6.4. Jā, bet vienīgais ar turbīnu ir Hemi, kas ir 6.2. Ar kompresoru? Ar kompresoru, jā, nevis ar turbīnu. Slaveno Porsche skaņu. Jā, tas, kas viu taisa. Rekur var redzēt, tas ir viu, tas tur taisa. Tādu driftu vajadzētu auto uztaisīt. Jā, šito motoru arī, ja doma iespērt iekšā kādā vieglākā auto, bet viņš ir smags. Un tā ir viena no bēdām, ka čugunnieks, ja viņš būtu vieglāks, tad tas būtu kudā labāk. Skaidrs. Labi, veiksim jums treniņā, lai dēls trenējas. Tā kā es arī izbraukšu viņu, paskatīšos, kā viņam iet. Un ķeramies tālāk pie dzīvē, kur mans X nomazgāju, likšu tirgoties jau tikto, ka mēs iefilmējas. Tagad tā, veiksim treniņā. Davai, čau! Čau! Neko, pa biķerniekiem bija pabraukājām. Nedaudz amerikāņu auto tur bija. Turpinājums amerikāņu auto video turpinājumā bija vēlāk, bet tagad nedaudz jāpastāsta par mašīnas no Vācijas. Nedaudz kameru aizmirsu paņemt, ka bijām pakaļ mašīnām, bet atnāca klientam tāda Opel Insignia. Paņēmām vācu kopertā pa 3800 eirikiem, plus koperta izdevumi, tas ir 4300 ar visu piegādi. Mana komisija 5300 klientam nostāja 16. gada, 1.6 dīzelīts, 170 nobraukums. Protams, kā jau kopertam pienākās, neliels defektiņš. Un tas ir šeit redzams. Un atkal zvana darba lietas. Beidzot atnāca vēl detaļas, Signēda atveda. Nav reklāma pagaidām, bet iespējams būs. Viņi, starp citu, parasti atved ātri. Rekur atnāca paciņa, priekš Mustanga, stūris pirks viens grapes, paņem visus tieņus, visu par 48 eiro, 4 gabali. Beidzot var iet un parādīt to Insignia. Kā jau teicu, 16. gada, 2 atslēdziņas, bet ir jāmaina durvis un jātaisno šis roktus nestrādā. Stāvoklis labs, vienīgais, rīktīgi piepīpēs, piesmēģēts. Tā kā rīktīgs pelnutrauks. Āda salons, mehānika. Ir papliks, bet klimats ir, ekrāniņš ir, 176 nobraukums ir, braucās forši, klusītēm, viss tā kā, lai labi kalpojam klientam, zinu, ko stirgošaniet, tā kā, lai labi izdevīgi forši pārdodās. Atnāca, kusi nākamā mašīna ir, X5 ir dzinēja defektu, šoreiz nevis ķēdes, bet šālis no Nīderlandes. Mēģināsim piedarbināt, jo aķis nosēdies, un motors noķīlēja. Viņš ir 7-vietīgais, jā, mēs viņu arī meklējam 7-vietīgu. Kur aķīts ir, te mēs ātri viņu arī varam nomainīt, starp citu. Tā arī darīsim. Mainīsim aķīti, es domāju, ātri. Vienīgi šeit piekļūt pie viņa varēsim. Es domāju, ka viegli ir atzīt mašīnu, kāpēc tas tik naudas maksā. Iedomājies tādu mašīnu vēl uzkraut viņam. Labi, mēs aķīts, un Vito vakar pieglāba šito tagad. Būsim tīri, pa dubļiem nonēsājušies. Akumulātoru nomainījām.
Tagad mēģināsim piedarbināt. Vai tas motilārs jau būs noķīlējis, vai vēl ļaus piedarbināties? Es jau mēģinātu piedarbināt, bet nav jau atslēgas šeit. Jā, es zinu, ka nav atslēgas. Neko zvanam šoferītīm. Viņš jau būtu redzējis, kas tas staigāja mašīnu. Tu ir tās? Neizskatās, nav, nē. Meklējam šoferīti. Tu ir tās atnāks, piedarbināsim, nodzīsim, aizvadīsim, viss būs labi. Viņam ir piesūcekņi. Ir piesūcekņi, pārbaudījis, strādā. Kameras 360, smuki diski, empaka, facelifts, 2 turbīnas. Un tikai 6-800 paņēmām viņu. Pie mums 17, kā vienu tikko mēs pārdevām, tādu pa 17. Ну, protams, ar apkopīti visu. Сейчас, я кое-как его заехал, мне надо было 3 машины загнать. Я его заглушил и все. Сегодня, вчера вечером попробовал, не заводится, и плюнул и уехал. Вон провода были. Да, также, да. Ну, я аккумулятор поменял, сейчас попробую. Если нет, я свинчи стащу. Завести его. Ключ надо, да. Чтоб я поднял, и тогда может хоть нейтралку поставишь. Да. Катиться. Никак, да? Ну да, тут снизу-то вообще никак. Tur motors noķīlējas. Tūlīt tās mēģināsim ar vinču novilkt nos, bet domāju, ka nesanāks. За этот самый. Что? Не, правильно, нет. Правильно? Да. Потому что я думал так, она там не хочет, блядь. Ну, единственное, мне главное попробовать, получится ли. Нас это сейчас волнует. Да. А то ты сейчас стянешь. Это оптимист, говорит, стену. Beidzot tikām pie neitrālā. Jā, ja nedzirdējāt, tad viņi beidzot tika pie neitrālā. Garš ceļš bija. Beidzot ir slēgā. Jā. Nezinu, kur man beidzās bači, bet laikam to, kur es mēģināju nokraut BMW X5 no lielā traļa, kur bija problēmas. Kur mums ir manas piekabes, gaidām dokumentus. Jā, šos pievēķē, lai varētu ar vinču dabūt virsū. Aķītis galīgi beigts, mēģināju uzlādēt, nesanāca. Jā, bija prikols tāds, ka kāpēc? Cits saka, ko tu nevarēji neitrālajā ielikt? Takš salonā pacēl augšā to te plasmasiņu un ar atslēgu klink. Vai ne? Tik elementāri X-iem. Kā tad, starp citu, viņš 12. gada, un noņemot te, mums ir, redzat, nekā tur nav. Konkrēti šim gadam vajag līst zem apakšā. Un šim tralim apakšā nevar palīst, viņam pilnējās tralis. Līdām pa šķirbām, pa kaut kā, tur kaut kā šādi tādi, dabūja neitrālajā, nodzinām nost, uzzinām šeit, tagad gaidam dokumentus, lai varam vest uz CSDD. No Vācijas ir atnācis arī šis X5. Tas, ko es paņēmu Vācijā ar ķēdes defektu, tikko visām nomainījām ķēdes, šālis, vispār smuko eļļas, filtri. Iet tiešām forši biju no Jelgavā, no Jelgavas atbraucu, bet tāda bauda, tāda nostalģija, kādreiz man bija. Pusotru gadu es tādu X nobraucu, man baigi patīkās. Un tagad brauc kļūtos kā mājās. Nu kā bija? Tur maģim var pieslēgties ar telefonu. Nesmirt vairāk? Bišķi.
Tātad paņēmām priekš klienta tādu Viano, viens no pirmajiem gadiem. Es aizbraukšu uz Lolu. Īsais, bet cipars 2-300. Jā, buļģi ir padzīvojusi, bet toties cilvēkam roku saut no pareizās vietas. Un būs smuks. Ir padzīvojis, bet 2-300 ir 6 sēdvietas. Te tik netīs smird, vienkārši kā kaut ko tādu var vienkārši, bet cilvēks uztaisīs pa smuko. Vajag to veci biroja krēsli. Vai kāds. Opā, redzi, biroja krēsli veci. Redzi? Dēļ šitiem sveicienu ogares darbiniekiem negribēja to numuru salīdzināšanu taisīt. Bet izņēmām ārā viss kārtībā. Tā kā krāvjam virsū uz evakuātoru, atdodam, un pēc tam kādu bildi mums iemetīsim, kā izskatījās. Un tā, klients ir savācis, tāpēc tik ātri iefilmēja, nepaspēja neko ierunāt īsti. Autiņš vizuāli drūms, tehniski pirmais iespējas arī, bet braucot, nekas negrabēja, neko. Smuki braucās, kārbi slēdzās, tā kā pa 2-300, ņemot vērā, cik mums tirgus vērtība, kāda no 6 sākas. Viņš viņu sakrāsos, sametinās, iekšu salonu sataisīs, tā kā būs baigi labais aparātiņš, varbūt aplīmēs. Tā kā darba zirziņš, Viano, nevis Vito tomēr tas arī. Bija tāda nostalģija, ka kādreiz man arī tās bija, kā vairāk darbam bija. Tā kā tā, labi, ķeramies tālākajiem darbiņiem.